Arēnā Rīga viss tukšs un mierīgs, jo metāls ir sagriezts gabalos. Šovakar ar rezultātu 3-2 Dinamo Rīga pieveica spēcīgo Magnitogorskas Metalurgu ar Sergeju Fjodorovu priekšgalu. Spēles gaita liecināja par to, ka Dinamo Rīga bija gatavojusies šai spēlei ļoti nopietni. Kāpēc gan ne, jo šī bija 100. spēle kontinentālajā hokeja līgā Dinamo komandai. Brīžam, protams, veiksme bija mūsu sabiedrotā, brīžam lieliski vārtos darbojās Pruseks, bet kas attiecās uz uzbrukumu, tad izmantojām savas izdevības. Pie gūtajiem vārtiem šajā mačā tika Galviņš, Sprukts un Cipulis. Mārtiņa, apsveic ar uzvaru. Vai var teikt, ka šodien Dinamo komandai izdevās viss, kas bija iecerēts? Nu, visumā jā, paskatoties pēc rezultātiem vinējam, tad varētu teikt, ka jā, ka viss izdevies ir. Vai var nokomentēt to situāciju, kad pats izskrēja uz vārtiem un iemet tripu? Kas tur ko komentēt, principā tur Kristaps pārķēra ripu un es tieši laicīgi sanāca tā, kad nomainījos, kad man aizsargu neredzēju un tā arī sanāca izskrēt 1-1. Vai paspēja jau izdomāt, ko darīs līdz metienam, vai tas bija situācija pēc situācijas? Nu, tā plus mīnus pēc situācijas. Nu, tur baigi daudz laika, nav ko domāt. Tāpēc tā pēc situācijas, principā tāda atstrādāta nedaudz māņkustība ir un šoreiz domāju izmantošu, ir nav, nu šoreiz sakrit. Šodien spēlē, ja tā var teikt, 4. maiņā. Bieži vien 4. maiņām tiek doti kaut kādi īpaši trenera norādījumi, vai uz šo spēli tāda bija? Īpaši katrai maiņai nedod savādāks norādījums. Vienkārši ir daudz spēles pēc kārtas un lai izlīdzinātu to slodzes, tāpēc mēs spēlējam 4 maiņās un nedabū pieņems kāds vairāk nogurt un tāpēc arī 4 spēlēm līdz galam. Labi, paldies tev un veiksmi nākamreiz. Paldies. 3 punkti kabatā un pēc 2 dienām šeit pat Arēnā Rīga gaidām ciemos Maskavas Spartu.